Lasām laiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Esiet sveicināti lasām laikā 11. janvārī, raidījumā par latviešu autora Ričārda Ingrema otro grāmatu, par diviem jaunākajiem romāniem Šarlote Linka, Saules Lupīnas un Inī Lorenca Ceļojošā priekameita, par autores Lornas Bērnes turpinājumu sarunām par eņģeļiem grāmatā Kāpnis uz debesīm un par jaunu varoni bērnu grāmatās, kuras vārds ir Sīrija. Ar grāmatām iepazīstina literāte apgādes Zvaigzne ABC projektu vadītāja Kristīna Ilziņa, bet ar konkursa rezultātiem un jaunu iespēju nopelnīt balvā grāmatas pastāstīšu es, Dzintars Tilaks. Atsamirkļa lēmums. Tieši tāds nosaukums ir jaunajam latviešu autora Ričarda Ingrema Spriedzes romānam, kura darbība nenotiek Latvijā. Arī pats autors, jāsaka, nedzīvo Latvijā. Viņš jau vairākus gadus dzīvo Krētas salā Grieķijā, un rakstīšana ir viņa vaļasprieks, nevis tāds nopietnas darbs, bet pagaidām tikai vaļasprieks. Lai gan šis jau ir autora otrais romāns. Atsamirkļa lēmums, tas ir tāds īsts, mūsdienīgs spriedzes gabals. Detektīvs? Gan detektīvs, gan mīlas romāns, gan šis tas par organizēto noziedzību. Vārdu sakot, kāda gan var būt grāmata, kurā viens no galvenajiem varoņiem ir atvaļināts armijnieks, un viņa simpātija ir Marseļas krimināla policijas inspektori. Lūk, jā. Latvietis, kurš dzīvo Grieķijā, darbība norisinās Marseļā, pasaule ir maza. Pasaule ir maza, un arī mūsu autori pamazām iziet šajā pasaules apritē. Ne tikai ar smalko literatūru, bet izskatās, ka arī ar vieglo. Un katrā ziņā Atsamirkļa lēmums nav ne par gramu sliktāks par kādu no amerikāņu vai zviedru spriedzes romāniem, kurus mēs te lasām ar lielu prieku un sajūsmu. Viskarākā vieta ir tavs sirds, visklusākā aerodroms, no kuras satraukti pacelsies drīzāko pilotu eskadrons. Viskarstākā vieta ir tava nakts, visaugstākā ugunskurs, kurā krustu krustiem sakrauts vilst mūsu cerību izmisums. Ja tikai ar pirkstu galiem drīkst, ir neiespējami nenoslīgt. Ja tikai ar pirkstu galiem drīkst, ir neiespējami sagaidīt. Visilgākā dziesma ir tava balss, visīsākā tūkstneša vējš, kam mūsu likteņu nospiedums bez pēdām ir jāizdzēš. Visdziļākā vieta ir skatiens tavs, visseklākā okeāns, pa kuru riņķodams nolemti peld mūsu kaislību ramadāns. Ja tikai ar pirkstu galiem drīkst, ir neiespējami nenoslīgt. Ja tikai ar pirkstu galiem drīkst, ir neiespējami sagaidīt. Ja tikai ar pirkstu galiem drīkst, ir neiespējami nenoslīgt. Ja tikai ar pirkstu galiem drīkst, ir neiespējami sagaidīt.
lasām laiks. Lasām laika. Romāna plauktiņš, kurš ir parasti smags, biezs, un arī šajā gadījumā tie ir divi pamatīgi, apjomīgi romāni. Šarlote Linka ir pirmā romāna autora, par kuru tu droši vien stāstīsi, Savvaļas lupīnas. Romantiski tas ir sieviešu romāns. Jā, abi šie romāni, par kuriem es šodien stāstīšu, ir sieviešu romāni, bet par Šarlotu Linku es vēl īpaši gribu piebilst, ka Savvaļas lupīnas ir otrā grāmata viņas jaunajā triloģijā, un pirmā grāmata Vētru laiks iznāca jau pērnā gadā nogalē, rudenī, un līdz pavasarim būs arī trešā grāmata, kuras nosaukums būs Mantinieki. Tas nozīmē, ka arī darbība ir saistīta, ja? Visos, trijos triloģijas romānos, ja? Jā, darbība ir saistīta. Tas ir tāds vienas lielas prāvas ģimenes likteņa stāsts, sākot no 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta paša sākuma, līdz pat mūsdienām. Tātad mūsdienu daļa būs trešajā grāmatā. Pirmā grāmata vairāk bija ar akcentu uz 20. gadiem. Nu, un Savvaļas lupīnas, kurš laiks? Savvaļas lupīnas ir Otrais pasaules karš un laiciņš pēc tam. Un tā kā galvenā darbības vieta ir Vācija un vispār Rietuma Eiropa, tad šis ir tāds diezgan skarbs laiks. Bet galvenie varoņi, mazliet mainās paaudzes, bet tie vēl joprojām, kā jau Šarlotei Linkai, ir tādi stipri cilvēki. Ja viņi iet biznesā, tad viņi iet biznesā ar visu sirdi un aizmirst par sirdslietām, un atkal otrādi, ja viņi ir no sirds aizrāvušies ar jūtām, tad pie vēlna visu biznesu. Vārdu sakot, tāda īsta dzimta, pamatīga, ar daudziem cilvēkiem. Katram no viņiem ir savas vājības, ir daudzi skeleti dzimtas skapjos. Viss kā dzīvē. Viss kā jābūt romānā arī. Par otru grāmatu es jau neviļus pirms tam pateicu, visai jautrs romāna nosaukums, bet es tā tieši nebiju domājis. Ceļojošā prieka meita. Tiešām, tāds varētu teikt izaicinošs nosaukums. Šī romāna autore Inī Lorence. Kas viņa ir? Pastāst mazliet. Inī Lorence ir ļoti interesanti, ka tu pajautāji, jo Inī Lorence ir pseidonīms vācu laulātajiem pārim, kuri abi kopā ir ķērušies pie rakstīšanas, un pēdējos 10 gados viņi aizraujas tieši ar vēsturiskiem romāniem, un Vācija ir pilnīgā sajūsmā. Vācu lasošās kundzes, un cik var noprast arī kungi, lasa viņu vēsturiskos romānus, jo šeit viņi kaut kā tā ļoti skaisti pamanās, ievērot gan visu šo vēsturisko kontekstu un līdz sīkākajai niansītei. Gan arī, protams, neaizmirst varoņu jūtu dzīvi un dīvainos lēmumus, ko tie pieņem, un tie visi ir racionāli vai arī absolūti iracionāli, bet viņiem ļoti labi padodas. Kā tu domā, kurš ir līderis? Man liekas, ka Inī Kloke, jo tāpēc, ka viņas vārds tomēr parādās šajā pseidonīmā. Dāmas vienmēr liek pirmās. Vispār vienmēr esmu interesējies, kā tas ir strādāt duetā, rakstot grāmatu. Ir taču laikam viens cilvēks no tiem, kuriem vairāk padodas šī valoda, šī literārā valoda, otrs savukārt varbūt ir rūpīgs faktu datu meklētājs. Tā ir bieži vien, bet tikpat bieži ir arī autoru pāri, kas varbūt pat viena dzimuma un nebūt romantiskās attiecībās, kuri vienkārši raksta katrs pa nodaļai. Ir dzirdēts arī par lielākiem autoru pulciņiem, kas ir rakstījuši visnotaļ lasāmas grāmatas. Bet par ceļojošo prieku meitu, lai gan tu teici, ka nosaukums ir tāds diezgan līksms un varbūt liderīgs. Ne līksms, drīzāk tiešām liderīgs. Tad tā kā darbības laiks ir viduslaiki Rietuma Eiropā un konkrēti Vācijā. Tad nekā ļoti liderīga un līksma tur patiesībā nav, jo tas ir diezgan tāds, varētu būt pat reāli noticis, lai gan kas to zina, kā tur ir bijis. Stāsts par to, kā veikla mahinācija rezultātā labturīga pilsoņu ģimenes meitene kāzu vietā piedzīvo neiedomājamas šausmas un pazemojumi, tiek izraidīti no pilsētas kā
prostitūta, būdama absolūti bez vainas vainīga, un kā tālāk risinās viņas dzīve. Un viduslaikos, kā mēs esam dzirdējuši, sievietes jau tāpat bija diezgan beztiesīgas būtnes, un visbeztiesīgākās no visām bija prostitūtas. Bet arī prostitūtas spēja kaut kā pavērst savu dzīvi uz labu, ja vien patiešām cenšas to darīt. Un arī šai grāmatai ir laimīgas beigas, lai gan notikumi, kas tajā risinās, brīžiem ir patiesi briesmīgi. Īsts vēsturisks romāns ar ļoti skaistām detaļām, labi izzīmētām un diezgan interesantiem varoņiem. Lasām laiks. Lasām laika turpinājumā
Pārsteigums tiem, kas ir lasījuši Lornas Bērnes visai interesanto grāmatu Eņģeļi manos matos, jo nu ir iznācis turpinājums šai grāmatai par eņģeļiem. Vēlāk par 2 grāmatām bērnu grāmatplauktām, kurās darbojas viena un tā pati grāmatas galvenā varone, bet izskaņā viss par lasāmlaika konkursiem. Pirms kāda laika lasāmlaikā mēs runājām par grāmatu Eņģeļi manos matos. Es negaidīju patiesībā, ka šī grāmata varētu tik ļoti ieinteresēt lasītājus, un par to es esmu pārliecinājies. Pats es šo grāmatu lasīju un esmu, diemžēl, kādā grāmatas trešdaļā tikai ticis. Un kādēļ? Tādēļ, ka šī grāmata neatrodas pie manis. Šo grāmatu izlasīja mana māte, kur ir patiesībā izcils kritiķis, varētu teikt. Viņa teica, ļoti laba grāmata. Jā, Eņģeļi manos matos. Tātad ir šīs autors Lornas Bērnes, absolūti ne fantāzijas, bet viņas atmiņas, tikšanās ar eņģeļiem, reāliem eņģeļiem, un viņa pati ir pierādījusi, vārdu pierādījusi, mēs lietojam varbūt nosacīti, to, ka tiešām eņģeļi pastāv. Tikai kā mēs, kurš tos redzam vai neredzam, tas ir cits jautājums. Šodien, ieraugot uz galda viņas vārdu uz vāka citai grāmatai, tātad Lorna Bērne, Kāpnes uz debesīm, es domāju, vai tas arī kaut kādā veidā ir saistīts ar šo pašu visu eņģeļu lietu. Protams, jo gan tikšanās ar eņģeļiem, gan tas, ko eņģeļi Lornai Bērnei ir lūguši pavēstīt pasaulē, ir vienīgais, par ko šī kundze arī runā, un vienīgais, par ko viņa pasaulē ir ar mieru stāstīt un vēstīt. Un arī Kāpnes uz debesīm, tas ir gan turpinās Lornas Bērnes autobiogrāfiju, kuru viņa daļēji izstāstīja arī jau savā pirmajā grāmatā, gan arī dažādi notikumi, pareģojumi tie pat gluži nav, bet tādas atklāsmes, ko viņai ir vēstījuši eņģeļi tiekoties. Un man liekas, ka pati jaukākā vēsts, ko Lorna Bērne saka visiem mums, jebkuram, ikvienam, ir tā, ka visiem cilvēkiem ir sargi eņģeļi. Neatkarīgi no tā, vai mēs tam ticam, vai mēs tam neticam, vai mēs esam kristīti, vai mēs esam nekristīti, vai mēs esam labi vai slikti cilvēki, grūtā vai vieglā dzīves brīdī, sargi eņģeļi. Labāks vai sliktāks tas eņģelītis, vai stiprāks vai netik stiprs, bet katram ir, ja? Sargi eņģeļi vienkārši ir. Klausies, jā, bet uz grāmatas vāka ir rakstīts, ka grāmatā ir īpaši tāda dziedinošā eņģeļu lūkšana. Ko tas nozīmē? Tieši to arī nozīmē. Tas ir lūkšanas teksts, un tas ir arī atrodams grāmatas beigās. Tātad, ja kādam negribās lasīt visu grāmatu, ir iespējams paņemt bibliotēkā šo te un lūkšanu norakstīt. Bet šajā grāmatā Lorna Bērne arī vairāk stāsta par to, kā eņģeļi atšķiras savā starpā un ar ko viņi katrs nodarbojas. Un man ļoti patīk tas atklājums, ka arī nācijām ir savi eņģeļi, arī valstīm ir savi eņģeļi. Un principā it visam uz zemes ir savs eņģelis. Ar viņu ir iespējams sarunāties, viņu ir iespējams lūgt, un no viņa var saņemt aizsardzību. Man liekas, tā ir tāda laba vēsts, ko Lorna Bērne izplata. Jā, un tiem, kas varbūt šobrīd klausās un vīpsnā atkal par eņģeļiem, jā, tad godīgi sakot, varbūt es pirms kādiem gadiem dažiem arī mazliet iekšēji vīpsnātu, bet šobrīd nē. Vienkārši iesaku izlasīt varbūt pirmo grāmatu Eņģeļi manos matos, un tad tiešām arī šo grāmatu Kāpnes uz debesīm, kas ir turpinājums. Nakts sagaida rītu un izrauda asaras. Tās atlaižas zālē, klusi šūpojas.
Es zinu tā klusi, arī dvēsele raud. Ka debesim saule, bet jūtos kā Antarktidā. Es dievinu tevi, es dievinu, bet jālido projām, man laika nav. Es dievinu tevi, sargeņģel, un mēs beidzot lidojam kopā. Jūtos kā akmens, nacīs man dzīvība nīkst. Navīgā bulta, kas saglīgi sekoja man. Tas draudīgā elpa jau sāpīgi mugura dur. Palīdzi, eņģel, palīdzi man. Es dievinu tevi, es dievinu, bet jālido projām, man laika nav. Es dievinu tevi, sargeņģel, un mēs beidzot lidojam kopā. Es dievinu tevi, es dievinu, bet jālido projām, man laika nav. Es dievinu tevi, sargeņģel, un mēs beidzot lidojam. Kā tu domā, ir tāds vecums, kas pienāk, ka tu sāc aizvien vairāk priecāties par bērnu grāmatām, un tas varētu kaut ko nozīmēt? Man tas vecums laikam nepāriet. Es vēl joprojām lasu. Jā, bet man atkal pienāk. Jā, es ieraugu kārtējās bērnu grāmatiņas, un man tā pilnīgi jūt, ka man patīk. Man patīk paskatīties uz tām, man patīk pašķirstīt. Nesaku, ka es mājās zem segas lasu un pārlasu bērnu grāmatiņas, bet tomēr man patīk, jā. Nāk, ka tas varētu būt arī uz mazbērniem. Jā, varētu būt. Es arī pašlaik redzu, es jau arī skatos droši vien ar savas mazmeitas acīm uz šīm grāmatiņām. Tas laikam ir neglaujami. Un tomēr mums priekšā atkal ir divas, un kā tu parasti saki, mīlīgas grāmatiņas. Es piekritīšu ar ļoti mīlīgām ilustrācijām. Autoras ir divas – Tīna Nopola un Mervi Lindmane. Divas grāmatas, pirmā Sīrija un 3 Oto, un otra Sīrija un Laime no augšstāva. Kā varam noprast, Sīrija ir galvenā varone, meitene. Jā, Sīrija ir maza jauka meitnīte, viņai ir arī vecāki. Un pirmajā grāmatā Sīrija un 3 Oto. Sīrija ir viss, bet nav suņa. Patiesībā abās grāmatās caurvīja darbība ir ar suņiem saistīta. Nu jā, bet kas gan var būt vēl labāks par jauku mazu šuneli, ja vienīgi draugi. Tā grāmatā Sīrija un 3 Oto. Sīrija mēģina tikt pie suņa, bet tiek pie draugiem. Un savukārt Sīrija un Laime no augšstāva, kur uz vāka ir beķeris un mazs šunelis un 3 palaidņu puikas un, protams, pati Sīrija. Stāsts ir par to, kā Sīrija uz veselu dienu tiek pie suņa. Man ļoti patīk šo grāmatu ilustrācijas, jo man liekas, ka bērnu grāmatām ilustrācijas ir viena no galvenajām lietām, īpaši pirmsskolas vecumā, kad tā lasīšana varbūt vēl neiet tik raiti.
Bet bildes ir ļoti svarīgas. Jā, Mervīda Lindmane ir tā autori, kas ir radījuši šos zīmējumus, un acīm redzot, šis duets ir ļoti veiksmīgs. Pati Tīna Nopola raksta bērniem, izrādās kopš 1994. gada, un jau vairāk kā 30 grāmatiņas. Jā, viņas abas ir ļoti populāras Somijā un citur Ziemeļvalstīs, jo tās grāmatas ir sirsnīgas, zīmējumi, kā jau teicu, ir jauki, un arī saturs, jo mēs kā vecāki varbūt nevienmēr iedomājamies, kā jūtas bērns brīdī, kad mēs viņam sakam, tagad nē, pēc stundas, un tad Sīrija kliedz. Es gribu, lai tā pēc stundas ir tagad. Un vēl brīdi vēlāk mazā meitenīte ir atklājusi brīnišķīgu metodi, kā cīnīties ar vecākiem. Kad atnāk mamma, jo tā stunda ir pagājusi un saka, Sīrija, varbūt mēs tagad varētu paspēlēties. Viņa mierīgā balsī saka, pēc stundas, mammīte. Vai šī grāmatiņa sērija turpināsies? To tā pilnīgi droši nekad nevar pateikt. Somijā šo grāmatu ir daudz, tāpēc, ja latviešu lasītājiem tās patiks. Tā kā viss atkarīgs tieši no maziem lasītājiem un vecākiem, ne? Jā, tas tiešām ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā šīs grāmatas tiks pirktas un lasītas Latvijā. Piedalies, uzvari un lasi! Iepriekšējā raidījumā tika uzdots jautājums, kā sauc latviešu mākslinieku, kurš savā diplomdarbā Krievijā no ledus izgatavoja 10 metru augstu monumentālu grupu, bet, atgriezdamies Latvijā, ir radījis mākslas darbu 41 metra augstumā. Jautājums nebija grūts, arī pareizo atbilžu birums neizpalika. Tas ir Kārlis Zāle. Pirmais pareizo atbildi atsūtīja Arnis V., ar kuru man joprojām neizdodas sazināties, lai nosūtītu nopelnītās grāmatas. Bet gan jau.
Savukārt tagad uzdevums tiem, kas parasti piedalās šajos konkursos. Esot pie datora kārtējo reizi un kārtējo reizi ieejot portālā Draugiem LV, atrodiet lapu Dzīves virtuve, jeb vienkārši uzrakstiet adresi Draugiem LV / Dzīves virtuve. Kļūstiet par sekotāju šai lapusei, tur jūs atradīsiet konkursa jautājumu. Piepūle ir tā vērta, jo balvā ir 2 lielas jaunas grāmatas. Dārzkopes Gunas Rukšānas grāmata Dārza maģija, kas tikko iznākusi un jau ieguvusi labas atsauksmes. Tas ir gan daļdarbs, gan padomu grāmata, gan fotoalbums. Un otra grāmata, kas īpaši interesanta būs tiem, kas zina, kas ir bērs grils. Tas, kurš demonstrē, ka visu var ēst, jebkur pārgulēt un pēc tā visa vēl palikt dzīvā. Ne tikai bilžaina lasāmviela, tajā ir zīmēti gan pareizie mezgli, gan cilpas, gan drošas pajumtes. Īsta mūsdienu skautu grāmata. Lūk, lai iegūtu balvā šīs 2 apjomīgās grāmatas, dodieties meklēt Dzīves virtuvi portālā Draugiem LV. Un lai jums veicas šajos meklējumos un pareizās atbildes atrašanā. Cheeks